pamatlīdzekļa atzīšana. Ja? Tātad, kad mēs sev nodefinējam, jā, šī nopirktā lieta ir pamatlīdzeklis, ja? Jo nopirkt uzņēmums var visu kaut ko, un ļoti tā nozīme arī, kā mēs viņu tagad vērtēsim, ir arī noteikti jāizvērtē uzņēmuma darbības veids, ar ko šis uzņēmums nodarbojas, ja? Un līdz ar to, un tad jau attiecīgi izvērtējam, vai tas ir pamatlīdzeklis vai nav. Ka liekam visu to, ja, kas neatbilst kādai no šīm te iepriekšējām grupām, līdz ar to visticamāk vajadzētu tiešām šo analītiku, bet arī skatāmies atkal no tā uzņēmuma lieluma. Ja. Sakot, ja abas puses ir reģistrēti PVN maksātāji, tad ir revers. Nu, ja pasūtītājs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, tad, protams, būvniekam jāpliek darījums ar PVN, bet tam, kurš saņem šo būvniecības pakalpojumu, diemžēl tā lieta par to PVN sadārdzinās. Ja? Lai jūs nepamatoti nepalielinātu vērtību, jo sanāk, kad jums tad dzīvo tajā piemēram, manis pieminētajā piemērā ar dzinēju, tad sanāk, ka viņi dzīvo tajā traktorā divi dzinēji. Ja? Viens jauns, viens tas, kurš neiet, jo tam arī vēl ir vērtība, ja? Kur amortizējas. Sanāk, ka jūs amortizējat, norakstat izmaksās summu, kuras patiesībā nav, jo tas sabojājies, tas neejošais dzinējs taču ir izņemts ārā, viņš nav vairs tajā traktorā. Ja? Pievienotas daļas vai detaļas atzīst, pievienojot šo te vērtību iegādes vērtībai. Ja? Piemēram, ražošanas darba galdam tiek pievienota jauna platforma, kas palielina veicamo operāciju veidus. Kāpēc to nevarētu uzskaitīt kā atsevišķu pamatlīdzekli? Tāpēc, ka tā viena pati platforma jau neko viņa nedarīs. Viņa ir jāpievieno pie tā konkrētā darba galda, bet nerēķināsim amortizētās aizstāšanas izmaksas. Tāpēc, ka nav jau ko izslēgt. Ja? Šis piemērs ar to arī ir būtisks.